Pirms pāris gadiem šī kāpa izskatījās šādi – skaista, dzīva un neskarta. Bet motorizēto transporta līdzekļu izbraukāto trašu ietekmē tā zaudē savu burvību. Un laikam ejot, sākas erozija. Lietus ietekmē tā sāk brukt un slīdēt uz leju. Šodien satikos ar Latvijas valsts meža apsaimniekošanas plānošanas reģionu vadītāju Jāni Zitānu, kurš man pastāstīja un parādīja par reālo situāciju un sekām, ko atstāja motobraucēji mežos. Atstātās sekas nebojā tikai skatu, arī pats mežs cieš. Tika apdraudēti aizsargājamie biotopi un retu sugu dzīvotnes, sabojāti kultūra vēsturiskie pieminekļi, sabojātās zemesēdes vietās suns atjaunosies gadiem ilgi. Sabojotie stādi nekad neizaugs, un nākamajā sezonā tie būs jāstāda pa jaunu, kas ir gan papildus laika, gan finansiāls resurss. Tāpēc Latvijas valsts meža atgādina, valsts meža teritorijā ar motociklu atļauts braukt tikai pa meža ceļiem un dabiskām brauktuvēm. Ja pa ceļu var izbraukt ar liela izmēra automašīnu, tad pa to drīkst braukt arī ar motociklu. Protams, ar norunu, ka tas netiek darīts sporta režīmā. Asāku emociju cienītājiem gan savai, gan citu drošībai aicinam doties uz speciāli tam paredzētām trasēm. Kā Jānis pats teica, ja nezinām, tad rakstām, zvanām, jo visu var izrunāt un noskaidrot. Braukt pa mežiem nav aizliegts. Latvijas valsts meži aicina doties dabā, taču jāievēro noteikumi, lai pasargātu gan sevi, citus un netiktu bojātas mūsu dabas vērtības.